Bijušā Liepājas rajona visos 8 novados pirmo reizi norisinājās līderu projektu atvērtā durvju diena, kad klātienē ikvienam bija iespēja pabūt un novērtēt 37 objektus, kas ir tikai daļa no kopējā projektu skaita. Reāli visus nemaz parādīt vienā dienā nevar. Tad mums jātaisa nedēļa atvērto durvju diena, bet nākamā reizē būs atkal citi. Būtībā šī ideja radās pēc pašu projektu īstenotāju tādas ieteikuma, jo katru gadu mums notiek decembrī konferences, kur mēs skatāmies, kas ir paveikts, bet tas ir vizuāli stāstam. Un tad arī izteica šie projektu īstenotāji, ka būtu labi, ka gribētu apskatīt arī cits projekts reāli klātienē. Protams, ka tie projekti ir vaļā katru dienu, viņi ir noteiktos laikos, bet vienu dienu, kad ir lielākā daļa projektu vaļā. Tas mums ir pirmo reizi, skatīsimies, kā būs, un iespējams, ka to arī turpināsim. Kāds būs iedzīvotāja atsaucība. Un šīs projekta dienas, kā saka, mērķis jau nav tos cilvēkus, kas brauc vai nāk skatīties, tā kā izklaidēt, visu kaut ko, bet vienkārši, ka nāk, viņiem pastāsta, ko viņi te var ikdienā, kurā laikā, ko viņi var darīt projektā, ko tas devs iedzīvotājiem, jo kā līderu projekti tie visi atvērtiem jābūt iedzīvotājiem. Un būtībā šī ir tā diena, ka viņi var pabraukāt un paskatīties. Prūšu ūdens krātuve Priekulas novadā ir viena no apskates vietām, kur līderu projektu ietvaros labi iekārtota apkārtne, iegādāts aprīkojums aktīvai atpūtai, izbūvēts piebraucamais ceļš. Vēl esmu te vairākas reizes jau bijis, tā kā esmu makšķerējis jau, un viss tā kā man šitā nav teiksim, sveša vieta. Es kādreiz tikai braucu garām, redzu makšķerniekus, redzu pīles, zosas, kas ir, šitā te, Bet šī vieta taču ir manām pārvērtusies. Pirms pāris gadiem jau te nekas tāds nebija kā tagad. Nē, te nebija, vēl nekas nebija. Te varēja iebraukt iekšā, bet nekas te nebija tagad. Viss ir apkops tagad. Teiksim, laivas var dabūt, izīrēt un peldēties var, viss sagatavots, viss tādām lietām. Atšķirībā no citām līdzīgām vietām Prūšos domāts arī par vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Būtībā te reliefs nav tik nelīdzens, lai te nevarētu ar ratiņiem pabraukt. Ja vēl ir kāds, kas pastumi, tad jau pavisam vienkārši šeit var atbraukt un arī justies labi. Jo galda augstums ir piemērots, ugunskur vieta ir piemērota, grilla vieta ir piemērota augstums. Mums tā viss ir apmēram jau trāpījies sataisīt pareizi, tā kā pēc tā universālā dizaina parametriem viss tur ir prasīts. Vietējais mākslinieks Mārtiņš Cukurs izveidojis informatīvo karti, kurā objekti krāsaini un labi pamanāmi, savukārt paskaidrojumi arī braila rakstā. Galvenais bija tas, ka pēc iespējas viņus taisīt tādus kontrastainus un pielikt klāt tos cipariņus. Ja teiksim, šeit ir cipariņš, tāpat kā šeit, un volejbola laukums. Ja, un tagad mēs meklējam tālāk, kur ir tas cipars. Te ir viens, tātad šeit ir volejbola laukums. Un vēl tā doma šeit ir ietverta vēl tāda, ka šeit nostājās cilvēks, kurš neredz apkārt to vidi, tad tā kā šeit kartē viņi ir attēloti, tā arī viņi dabā tieši tā arī izskatās. Pagūt iepazīt visus piedāvātos apskates objektus vienā dienā ir pat neiespējami, tāpēc grobiņnieki devušies apraudzīt īstenotos projektus Nīcas novadā. Es domāju, ka katrs brauciens, katra ekskursija, ko mēs savā izbijušā Liepājas rajonā veicam, ir tāds priecīgs notikums, redzot, kā dzīvo kaimiņi, kas jauns ir uzcelts salīdzinājumā ar tiem iepriekšējiem laikiem, izveidots. Un līderu programmu, kuru mēs tieši šodien skatījāmies, man šķiet ir daudz tādu ierosmi, kuru mēs varētu īstenot gan Dubeņu pagastā, gan arī Gaviezes pagastā. Mani tā kā patīkam pārsteidz Nīcas novada izvirzītās prioritātes. Tie ir jaunieši, bērni un tie ir vecie ļaudži. To parādīja tas fitnes centrs, lūk šie muzikanti un tas bija tiešām iespaidīgi. Jā, ir šādas tādas idejas, ko tiešām gribētos īstenot Grobiņas novadā. Un mēs bijām fitnesa studijā. Un tur mēs apskatījām visus tos instrumentus un izmēģinājām cilāt stangas un braukt ar riteni un skriet. Es arī pamēģināju un nopelnījām lūk diploms. Un vēl arī zelta medaļas mēs nopelnījām.
Un tagad šeit pie Nīcā atkal mēs pabijām, paskatījāmies tautas tērpus veclaicīgos, kādi ir Nīcā un bārds tautas tērpi, ja, un instrumenti visu, un cimdi un zeķis. Nu, te ir tik daudz, ka tas viss jāsakopo galvā, lai citiem vēl pastāstītu, kad ir vērts braukt un skatīties. Mēs esam ļoti priecīgi, jo daudz ko vērtīgi redzējām. Gan šeit, kur mēs iepirkām tautas daļamatu meistara darinājumus, un fitnesa klubs jau pats par sevi priekš cilvēkiem ir ļoti labs bija, un man liekas veselībai, protams, tur cilvēkiem būs liela panākuma, vai ne? Nu, un tad mums ļoti patika, šeit ir sociālais centrs, kur ir veļas mašīna, gludināmais dēlis un arī, teiksim, džāvētājs un uzreiz duša. Un viņi saka liela atsaucība, un tur arī daudz piedalās. Un es domāju, ka grobiņnieki ir patīkami pārsteigti, ka Nīcā šie te ir iedzīvināti ļoti labi šie līderu objekti, vai ne? Te arī redzam rotaļlaukumu bērniem, kas ir noformēts arī pa līderu naudu, un viss notiek. Grobiņnieku izslavētais sadzīves pakalpojumu punkts, kas durvis vēris tikai šovasar, par apmeklētāju trūkumu nevarot sūdzēties. Pakalpojumus izmantojot gan vientuļie pensionāri, gan daudzbērnu ģimenes, gan trūcīgie iedzīvotāji. No sākuma bija maz, bet tagad ir jāsaka, nāk arvien vairāk. Un dienā ir dienas, kad patiešām ir pilns. Un ir daudz cilvēku, bet ir dienas, kad arī parādās 1 vai 2 cilvēki. Bet nāk gan mazgāties, paši nāk, bērnus ved mazgāties un nāk arī veļu mazgāt. Proti, te var izmazgāt veļu? Pēc tam jūs varat izžāvēt un jūs varat arī izgludināt. Bet ja jums ir vēlēšanās, jūs varat izmantot katru no šiem pakalpojumiem atsevišķi un pie reizes vēl pats nomazgāties, kamēr viss tas notiek, kamēr mazgājās veļu. Jo principā viss ir jādara pašiem. Es vienīgais ieslēdzu tur paprast kādu, cik stipri vajag siltumu, bet pārējo cilvēks dara pats. Ir jau iemācījušies? Ir. Ir, kas rīkojās paši droši ar rulli un visu pārējo. Jā, ir. Nīcas novada Pērkonē atrodas viesunams Jūrnieku līgsta, kas pieprasīts atpūtnieku vidū. Ar līderu projektu te ierīkotas lapenes un tradicionālā zivju kūpinātava. Atvērto durvju dienā ikvienam iespēja pamieloties ar kūpinātām butēm un asariem. Kalētu pagasta grupa bauda gardās zivis, jo mērots tāls ceļš pabijuši gan Akmeņragā, gan Aizputē. Aizputē 3 vietās mēs bijām. Iegājām to alu skatīties, kā darina to no rudzu alu. Tad mēs bijām jauniešu centrā, kur tiešām bija ļoti, ļoti superīgi jaunieši, kas man ļoti iedvesmoja jaunieši tādi izdarīgi. Un beigās mēs bijām vīni, tai pagrabā par to vīnu. Tur ir tas vīns superīgi. Man visvairāk pārsteidz tas, ka tiešām ir tik forši jaunieši ar savu iniciatīvu, kas var izdarīt tik daudz un gribētos, lai visi tie jaunieši tādi ir. Katrā ziņā bija vērtīga diena. Jā, skaidrs, ka bija. Laiks ir galvenais labs, un nekāda vaina zina. Jā. Kā jums šķiet, vajadzētu vairāk varbūt šādas pasākums, tādas atvērto durvju dienas, vai kā mēs viņus varētu nosaukt, lai varētu apbraukāt, apskatīt, kā cilvēks strādā, ko labu veikt? Nē, saprotams, ka tas ir ļoti feini. Jo katram pagastam, jeb novadam ir kaut kas īpašs, un katram ir savs piesitiens. Katrs var parādīt to, ko viņš ir šajā te līderu programmā, ko viņš ir iegūs ar šo līderu programmu un ko viņš var saviem cilvēkiem piedāvāt. Un es domāju, biedrības līdz ar to redzot to aktivizēsies, jo redzot to, kā notiek kaimiņiem, kāpēc ne? Var katrs pamēģināt. Projektus atvērto durvju dienas laikā apmeklējuši aptuveni 800 interesentu, ne tikai no bijušā Liepājas rajona novadiem, bet arī no Rīgas, Kuldīgas un pat Holandes. Tas vien pierāda to, ka šāds pasākums ir attaisnojis sevi un varētu kļūt par labu tradīciju arī turpmāk.